Esiet sveicināti šodien aktuālajās sarunās Neatkarīgās Rīta avīzes galvenā redaktore Anita Daugšta. Labdien! Labdien! Tie priekšvēlēšana batālija putekļi šobrīd ir nosēdušies. Mēs varam paskatīties tagad jau uz daudz skaidrāko ainu. Un ko mēs tur redzam? Nu, mēs redzam to, ka pēc būtības vismaz lielajās pilsētās ir uzvarējuši tie paši politiskie spēki, kuri jau bija pie varas. Es domāju, ka tam ir vairāk būtiski iemesli. Viens no iemesliem ir, protams, iedzīvotāju apmierinātība ar esošo varu vai vienkārši nevēlēšanās kaut ko mainīt, neredzot citu labāku piedāvājumu. Otrs iemesls ir tas, ka veicot Saeimā priekšvēlēšanu likumu, aģitācijas likumu grozījumus, parlaments ir, domājot par Saeimas vēlēšanām un savu vēlmi noturēties pie varas, pieņēmis tāds grozījums, kas faktiski dod jebkuram administratīvā resursa izmantotājam un jebkuram politiskam spēkam, kas jau ir pie varas, lielākas priekšrocības attiecībā pret tiem, kas grib ienākt politikā. Nu, bet vienotība. Negribētos teikt, ka ir sasniegusi spīdoši rezultātus. Viena no šī priekšvēlēšanu aģitācijas likuma autoriem vienotība ir sanāk, ka viņi iešāvuši ir sev kājā. Jā, vienotība ir iešāvusi sev kājā, jo viņi pirms tam nebija pie varas daudzās pašvaldībās. Un es tieši domāju, ka vienotība ir domājusi par sevi, kā sevi noturēt pie varas parlamentā. Toties pašvaldībās, kur jau ir uz vietas cits politiskie spēki, tie faktiski arī ir spējuši lielā mērā saglabāt savas pozīcijas. Turklāt man jāteic, ka tas kopējais piedāvājums, kas bija politiskām partijām, gan arī tiem, kas bija uz vietas, viņš acīm redzami nav bijis pietiekoši saimnieciskajā jomā, lai spētu ieinteresēt iedzīvotājus. Es pilnīgi varu piekrist Kreitus kundzei, kas teica, ka šīs pašvaldību vēlēšanas raksturo lielu vienaldzību, gan vēlētāju vienaldzību no vienas puses. Bet tā vienaldzība, viņi no kurienes rodās? No tā, ka tiešām ir salīdzinoši mierīgi, salīdzinoši labi, un tāpēc, ko tad mēs iesim vēl kaut ko tur tagad mocīt sevi? Vai tāpēc, ka nebija tās kaut kādas kampaņas, kur cilvēki vismaz kaut ko varētu uzzināt? Kā tas tā viss radās? Es domāju, ka no vienas puses tas nenozīmē to, ka viss ir apmierināti ar dzīvi vai visiem šausmīgi patīk tas, kas notiek. Bet es domāju to, ka tā vienaldzība rodas no tā, ka no vienas puses nav nekāda piedāvājuma, tev nav neko ko apspriest. Politiskās partijas sevi, nesapūlēja ar kaut kādu īpašu piedāvājumu atrišanu, jo, manuprāt, nav tā saimniecība. Šeit ir jādod pašvaldībām pēc būtības, būtu jādod kaut kāds nevis svarīgāks, bet labāks saimnieciskais piedāvājums. Bērnārzi, tur skolas. Jā, saimnieciskā piedāvājuma tā vai citādi, bija tiem, kas bija pie varas, kāds viņš varēja būt, gal galā par to varēja pārliecināties tie iedzīvotāji, kas ir. No otras puses, tie, kas nāca jaunie, daži no viņiem, piemēram, pieteica tāda, nacionālā līmeņa politikas idejas, kas vispār nav sakara ar pašvaldībām. Un kas finālā nospēlēja galveno lomu, Rīgā, protams, atkal nostrādā šis etniskais variants. Es jau kuro reizi es esmu nonākusi pretrunās ar tiem, kas saka, Rīgā nebija etniskais balsojums. Jā, latviešu puses pieņem tiešām nebija, bet ja mēs paskatāmies, kas notika ar krievisku elektorātu, viņi absolūti konsolidējās ap saskaņas centru. Nav jau arī tik vienkārši, te nekā personīgi bija kāda pētījuma veikusi tur saskaņā ar vēlēšanu komisijas kādu cilvēku, kas tur bija kā izanalizējis to situāciju. Nav jau tā, ka bija šis etniskais balsojums ļoti strikts. Jā. Tā saucamie Rīgā latviskie, cik var teikt latviskie, tādu rajonu, kur varam mēs teikt, latviešu īpatsvars ir lielāks. Tur jau tā kā par vienotību un nacionālo apvienību nobalsoja, bet tie guļam rajoni, kur ir daudz arī citu tautību cilvēku, tie bija vairāk par saskaņas centru. Tomēr tas nacionālais bija izteikti. Jā, es saprotu, protams, bet es esmu dzirdējis, vienkārši ļoti daudz eksperti saka, nebija etniskā balsojums. Arī pieturos pie tā, ka tas etniskais balsojums tomēr bija. Tāpēc, ka arī lozungi, kas tika izvirzīti pēc būtības, pat no vienotības, vai no nacionālas apvienības puses. Rīgu, pazaudēsim Latviju, jā, protams, tas ir nacionālā līmeņa lozungi, un turklāt viņi ir arī izteikti nacionāli piešprits. Protams,
nebija neviena, gandrīz nevienas sakarīgas idejas, kā tad Rīgā vajadzētu saimniekot savādāk. Respektīvi, var, protams, kritizēt Ušakovu, ka viņš tur ir ka viņam tur ir liels pilsētas budžeta deficīts un vēl. Bet tajā pašā laikā, kas tik teikts pretī? Gandrīz nekas. Bet labi, vai mēs varam uzskatīt, ja mēs par Rīgu runājam, kas tomēr bija vairāk nekā pašvaldību vēlēšanas. Tomēr pašvaldību vēlēšanas, bet tomēr tam ir ļoti liela politika nokrāsa, lielāka nekā citur, tas ir Latvijā pašvaldībās. Vai mēs varam teikt, ka šīs bija tāds savu veidu ģenerāla mēģinājums nākamā gada Saeimas vēlēšanām, vai to tā var uzskatīt? Nē, es domāju, ka tas nav ģenerāla mēģinājums to izvēļu ziņā. Tā iemesla dēļ, ka es domāju, ka uz Saeimas vēlēšanām parādīsies citi politiskie spēki. Es pieņemu, ka būs tādi spēlētāji, kur ienāks no jauna politikā. Protams, būs liela loma arī tiem, kas ir šobrīd, bet Latvijā, manuprāt, nevar šeit tādā kontekstā vēlēt, jo šeit Rīgas gan etniskais sastāvs, gan vēlētāju noskaņojuma ziņā Rīga tomēr atšķirās no visas kopējās Latvijas teritorijas. Es gribēju ar šo jautājumu, man interesē tas, piemēram, ja mēs Rīgā skatāmies saskaņas centrs, tiesa kopā ar Ameriku, tas nav tīri saskaņas centrs, bet tomēr guva ļoti lielu, un viņi pēc tam teica vienīgi pirmo reizi, kad pārpa tas viss ir taisnība. Vai mēs varam teikt, ka tas tādā veidā varētu arī nākamgad notikt rudenī parlamentu vēlēšanās, ka saskaņas centrs kļūst ļoti liels līderis? Neticu. Nē, es nedomāju. Es nedomāju, kaut vai tāpēc pilnīgi neviendabīgā noskaņojuma dēļ Latvijas sabiedrībā. Otrkārt, Saeimas vēlēšanās tas būtu vēl izteiktāks personālija balsojums nekā... Tur varbūt arī citi kairinātāji tomēr. Jā, protams. Tomēr bērndārs un atkritumu izmešana. Jā, protams. Bet ņemsim vērā, nākamgad vispār situācija būs ļoti interesanta, tāpēc, ka notiks arī Eiroparlamenta vēlēšanas, iepriekš būs tāda iesildīšanās, tad notiks Saeimas vēlēšanas, notiks rudenī, turklāt rudenī jau mēs tā teikt pļausim, pļausim eiro augļus, pļausim eiro augļus, respektīvi, es domāju, tas, šobrīd valdošā elite ir uzņēmusies ļoti lielu risku ar eiro ieviešanu, turklāt tādā, ar tādu kategoriskā formā. Es nesaku, ka tas ir labi vai slikti, es vienkārši saku, ka tas ir ļoti liels. Jā, ka tas ir diezgan liels spiediens. Turklāt, šī gadījumā, sabiedrība tiek ļoti tā strikti nolikta pastāvēt pie ratiem. Un šeit, es domāju, Saeimas vēlēšanās tam būs zināms bumeranga efekts. Dombrovskis jau tikko kā te intervijā teica, ka viņš garantē, bet vismaz ir pārliecināts par to, ka janvārī vairāk nekā pusi Latvijas iedzīvotāji būs par eiro. Es nezinu, uz kā tieši balstās viņa pārliecība. Varbūt viņš, kā mēs sakam, ka vēlēšanās nav svarīgi, kurš kā balss, bet svarīgi, kurš skaita balss, vai ne? Varbūt arī šādā veidā. Galu galā, es domāju, ļoti daudz cilvēku vienkārši samierināsies, ja es tev izdaru tādu, mentalitāti. Es pat negribu teikt, tā ir latviešu mentalitāte, tā ir vispār Latvijas iedzīvotāju mentalitāte samierināties ar jebko, kas tev tā kā tiek pateikts no augšas, ka tad tev būs labi. Tad lielākā daļa tā to arī pieņems. Iespējams, ka varbūt uz to balstās Dombrovskis pārliecība. Tomēr tādā veidā mēģinot ārkārtīgi spiest, varbūt pat šobrīd nepopulāru lietu to eiro, viņi riskē, ka nākamgad viņiem tas var atsaukties. Jā, protams, ka riskē. No otras puses, protams, viņi to var pasniegt kā lielu, lūk, mēs bijām tie, kas uz to kas to, uzsvēra un tas ir mūsu panākums. Panākums tas arī var būt tādā ziņā, ka, piemēram, notiek kaut kāda pozitīva procesa Eirozonā kopumā, kas nav atkarīgi tieši no Latvijas. Olāns jau teica, ka tikko kā Eirozonā krīze beigusies, tā viņš teica. Olāns varbūt tā arī domā. Es nezinu, vai tā domā Spānijā, Portugālē, Grieķijā, Kiprā un Latvijā. Ja Latvijai tieši tajā pašā mirklī sanāks arī momentā maksāt kaut kādas kopējos Eirozonas
jaunas parādus un piedalīties ar saviem būtiskiem ieguldījumiem eiro stabilizācijas fondos, es baidos, un tā iemesla dēļ nebūs iespējams realizēt, piemēram, kaut kādus solītos nodokļu samazinājumus, darba spēku nodokļu samazinājumus. Es nedomāju, vai tas noskaņojums varētu būt tik viennozīmīgi pozitīvs. Taču tajā pašā laikā, vienkāršot izskatoties, arī Eiropā nav muļķi, ja, un viņiem tomēr, lai arī mums ir kādi deputāti, kas pasaka, ka Latvijas iedzīvotāju noskaņojums vispār nav svarīgs, es esmu pārliecināta, ka Eiropas politikas līmenī ļoti labi apzinās, ka Latvijas iedzīvotāju noskaņojums tomēr ir svarīgs, un tomēr tiks veikti kaut kādi soļi vai kaut kādi lēmumi, kas ļaus Latvijas valdībai, kura pieņem šos lēmumus par eiro, izskatīties iedzīvotāju acīs labāk, nekā mēs to varbūt esam iedomājušies. Paldies! 9. jūlijas, kas attiecas uz eiro, tur jau arī tas ir tāds zināms datums, pēc tā jau tikai tad pa īstam viss arī šeit sāksies, man tā vismaz. Jā, tieši tāds arī būs, jo galā tieši 9. jūlijā mēs tad uzzināsim arī to piesaistes kursu slaveno. Mums gan te ir solīts, ka būs tie 0,7028, bet to jau noteiks Eiropas centrāla banka, nevis mēs šeit. Nav pat mēnesis palīdz, skatīsimies. Tās bija aktuālās sarunas, neatkarīgās Rīta avīzes galveno redaktoru Anita Daugšti.